Aprunāšana, tenkas ir burvestība. Ecihēlu bībelē apsūdzēja Sātans. Jā, mums viens otru ir jāpamāca, jāpalabo, bet bībele arī saka, Mateja 18:15. Bet ja tavs brālis grēko, tad nolej un pamāci viņu zem 4 acīm. Kad viņš tev klausa, tad tu savu brāli esi mantojis. Un ja viņš neklausa, tad pieaicini vēl vienu vai divus, lai no 2 vai 3 liecinieku mutes katrs vārds tiek apstiprināts. Bet ja viņš tiem neklausa, tad saki to draudzei. Bet ja viņš neklausa arī draudzei, tad turi viņu par pagānu un muitnieku. Saki to tam cilvēkam. Baumas, aprunāšana iznīcina un nogalina cilvēka ticību sev. Emocionāli, garīgi salauž cilvēku. Tu nogalini šī cilvēka reputāciju, nogalini viņu, jo viņš runā sliktu par šo cilvēku. Runā lāstus uz šo cilvēku, šai dzīvei, tā ir burvestība, jo izkropļo ceļu, veidu, ko cits cilvēks saka par šo cilvēku, tā kā tu gribi, lai tas izskatās.